Šā gada 26. februārī valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu 2013. un 2020. gadam, kas nosaka turpmākos mērķus atkritumu apsaimniekošanas jomai un pasākumus to sasniegšanai. Plāna galvenais mērķis ir mainīt iedzīvotāju un komersantu izpratni par atkritumiem. Plānā ietvertie pasākumi veicinās atkritumu kā resursu atkārtotu un ekonomisku pamatotu izmantošanu. Iepriekšējā valsts atkrituma apsaimniekošanas plānā bija uzdevumi rekultivēt vecās izgāstuves, uzbūvēt poligonus un sākt veidot dalītās atkrituma vākšanas, šķirošanas un pārstrādes infrastruktūru valstī. Jāsaka, pirmie divi uzdevumi ir izpildīti. Valstī ir izveidots poligonu tīkls, praktiski rekultivētas visas mazās normām neatbilstošās izgāstuves, Liepājas reģionā visas rekultivētas. Un tagad jaunajā plānā ir iezīmēta pamatvirziena, tātad dalītā vākšana, pārstrāde. Liepājas reģionā, tāpat kā citiet Latvijā, ir ievērojami samazināts atkritumu poligonu skaits, veidojot mūsdienīgu atkritumu savākšanas, noglabāšanas un pārstrādes sistēmu. Galvenais jaunā plāna attīstības virziens ir atkritumu šķirošana un nodošana otrreizējai pārstrādei, ko plānots īstenot sadarbībā ar pašvaldībām. Lai sasniegtu plānotos mērķus, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju šķirot atkritumus, Liepājas reģiona pašvaldības ir uzticējuši plānu izveidi Liepājas RAS. Pie tā mēs esam ķērušies klāt un jādomā, ka jūnijā, jūlijā jau varētu būt plāna varianti, kurus mēs nodosim sabiedriskai apspriešanai, tad iedzīvotāji pašvaldības varēs izteikt savus viedokļus, savus vēlmes. Un vasarā pašvaldībām būs iespēja šos plānus, ja pieņems, tad arī apstiprināt. Un tas būs kā tāda rokas grāmata atkrituma apsaimniekošanas jomā visam reģionam, lai katra pašvaldība neveidot savu atsevišķu modeli, atraut no pārējām reģionu pašvaldībām. Ja katra pašvaldība sāks pa sevi rīkoties, manuprāt, tas ir solis atpakaļ, tad mēs iesim kaut kur uz to situāciju, kāda bija pirms programmas 500 mīnus, kad bija Latvijā daudz atkritumu savākšanas, noglabāšanas un izgāstuves bija gandrīz vai katrā otrā grāns karjerā. Arī Liepājas doma ne tikai aktīvi iesaistīsies nodrošinot iespēju pašvaldības iestādēm šķirot atkritumus, bet kopā ar Liepājas RAS strādā pie vietējā plāna izveides. Viens no tiem galvenajiem mērķiem jaunajā reģionālajā atkrituma apsaimniekošanas plānā, protams, ir sasniegt šo dalītās atkrituma apsaimniekošanas ieviešanas mērķi līdz 2014. gada 31. decembrim. Un tā kā 13. gadā, tas ir šogad beidzas esošie reģionālie atkrituma apsaimniekošanas plānu darbības termiņš, tad Liepājas pašvaldība, protams, nolēma, ka mums ir nepieciešams plānveida darbība arī turpmākajā periodā. Un tātad Liepājas pilsētas pašvaldība deleģēja SIA Liepājas RAS tātad izstrādāt šo jauno reģionālo atkritumu plānu vienotu visām reģionu pašvaldībām. Noteiktais termiņš 2014. gada 31. decembris ir brīdis, kad jāpāriet uz sadzīves atkritumu šķirošanu. Kā plānot pasākums tā, lai ne tikai iedzīvotājiem un komersantiem būtu iespēja šķirot sadzīves atkritumus, bet viņi arī gribētu un varētu to darīt. Viens jānodrošina šī pakalpojuma pieejamība. Tāpat kā iekšķelpās mēs reģionam, kad piedāvājam šādus atkritumu savākšanas komplektus iestādēm un pašvaldības organizācijām, tā arī mēs domājam nākošajā solī šādus komplektus piedāvāt, lai izveidot atkritumu dalītās vākšanas punktus jau ārpusē. Mēs šobrīd apkopējam informāciju, cik pašvaldības tādus gribētu jaunajā plānā, un ja būs valsts programmas, ja būs Eiropas Savienības līdzfinansējums, es domāju, ka šis pasākums tad varētu tikt realizēts. Otrs noteikti ir informēšana, izglītošana. Pie tā mēs strādājam, pie tā strādā mūsu partneru organizācijas, pie tā strādā pašvaldības. Mēs regulāri stāstam un rādām, un sākot no skolēniem, gandrīz vai bērndārziem, un beidzot ar plašāko iedzīvotāju masu, ko nozīmē saglabāt tīru vidi, ko nozīmē saudzēt dabu, ko nozīmē šķirot atkritumus un atgriezt otrreizējā pārstrādē.
Un trešais, protams, arī ekonomiskā ieinteresētība. Katram vajadzētu sajust to, kaut arī nelielo starpību. Ja mazāk tiek apglabāts, jo mazāk aiziet līdz izgāstuvēji, jo vairāk naudas un resursi tiek pataupīts katram konkrētam iedzīvotājam. 1, 2, 3, tagad viss ir tīrs. 1, 2, 3, graubažas vai 3, tagad viss ir tīrs, viss ir tīrs. Viss ir tīrs un kārtīgs, jo šeit dzīvo un mācās mūsu draugi. Draugi, jā! Liepājas RAS jau maijā atrādīs Liepājas domē jaunā atkrituma apsaimniekošanas plāna pirmo redakciju. Un vēl kāds būtisks aspekts jaunajā atkrituma apsaimniekošana valsts plānā 2013. un 2020. gadam. Tur nav paredzēts valsts atbalsts poligoniem. Atkrituma plūsma uz poligoniem samazinās, ar to mums jārēķinās, un tās investīcijas, kas bija no Eiropas Savienības fondiem, tās šobrīd mēs vēl apgūstam. Pēdējie līgumi, pēdējie darbi priekš pilnveidošanas tiek veikti, bet turpmāk nekādi lieli pasākumi tieši apglabāšanai nav paredzēti. Iespējams, ka būs programmas pārstrādei, dažādu atkritumu šķirošanas, atkritumu sagatavošanas jautājumu risināšanai. Tādas noteikti vēl būs, bet apglabāšanai nē. Jādomā, ka izveidojot pieejamu atkritumu šķirošanas sistēmu, mainīsies arī iedzīvotāju attieksme un vēlme šķirot atkritumus, jo tieši infrastruktūras trūkums bija viens no galvenajiem iemesliem, ko minēja iedzīvotāji, taujāti, kādēļ nešķiro savus atkritumus. Skaidrs arī, ka tas būs pakāpenisks process, jo ne jau vienā dienā cilvēks var mainīt savus ieradumus, un vienas ierastās gruškastes vietā ierīkos 4 – stiklam, papīram, plastmasai un pārējiem atkritumiem.